lēmumu, kas būs pēc 24. aprīlī. Tad es esmu vienojusies ar ģenerālprokuroru, ka mēs tiksimies un izrunāsim. Bet acīm redzams, ka mēs gaidīsim, ja pārsūdzība notiks, mēs gaidīsim galējo lēmumu. Jūs esat teikusi, ka iesaistīsieties šī knāba konflikta risināšanā. Ko tieši jūs grasāties darīt? Man tiešām liela vēlēšanās ir, lai knābs strādātu un starp vadītāju vietnieku būtu kolēģiālās attiecības un premjeram nebūtu tur jāiesaistās. Bet, kā jau jūs zinat, šīs attiecības pusotra gada garumā gāja ar dažādām konfliktiem. Es patiešām ļoti vēlētos, lai premjeram nebūtu jāiesaistas. Tāpēc skatīsimies, kas notiks ar pārsūdzību. Šobrīd jūs nekādas darbības neveiksiet? Šobrīd līdz tiesas beigām, protams, es neveikšu darbības. Un pēc tam es noteikti gribēšu tikties ar abiem iesaistītajiem. Jā. Viens no iesaistītajiem, Jaroslavs Streļčēnoks, kā priekšnieks, šorīt teica, ka viņš jūt, ka viņu faktiski apmelo, nomelno, un tas tā samērā sistemātiski notiek. Kāds ir jūsu viedoklis, vai jūs to redzat, jo jums tomēr ir zinām atbildība par to, kas notiek? Kas viņu nomelno? Vai... Jūs sajūtat to, ka tas notiek vispār, līdzīgi kā viņš apgalvo? Nu, es nedomāju, man neviens, ja domājat, ka man nomelno, es neesmu saņēmis nekādu informāciju. Nē, ka viņu, kā kanam priekšnieku. Kas viņu nomelno, darbinieki vai prese vai... Publiskajā telpā tiekot nomelnots. Viņš nekonkretizēja, kurš tieši, mēs speciāli jautājām. Nu, es nedomāju, ka kāds nomelno tiešām Streļčēnoka kungu vai kāds tiešām nomelno Strīķis kungu. Es domāju, ka savstarpēji viņiem bija pusotra gada garumā jāatrod iespēja, kā sadarboties. Un te ir, jāsaka, jādomā abām pusēm. Kā turpināt sadarboties, ja Strīķis kundze tiesa atjaunot, tad tas ir jautājums. Kāds knāba iekšienē strādās vadītājs un vietnieks. Un tas pirmām kārtām jautājums viņiem pašiem. Bet kādu rīcību jūs sagaidāt no Streļčēnoka konkrēti no Strīķis kundzes? Ir jāstrādā tā, lai nebūtu konfliktu. Pēc koalīcijas sēdes jau saruna par situāciju knāba notika tādā nedaudz piezemētākā tonkārtā, ja salīdzina ar to, ka jūs sacījāt, ka iesaistīsties un arī pieminējāt šos vakar komentējāt Streļčēnoka kunga darbību. Kāpēc vēl vakar runāja tā diezgan asi, bet pēcpusdienā varbūt drusciņi tā piezemētāk? Ja jūs domājat koalīcijas padomē, šis jautājums netika skatīts. Pilnīgi nemaz. Skaidri un gaiši. Saistībā ar notikumiem Ukrainā vizītē Latvijā šodien ierodas ASV senatori, tostarp arī Džons Makkeins. Ko šī vizīte Latvijai šobrīd nozīmē? Es šo vizīti vērtēju ļoti pozitīvi. Tas nozīmē, ja augsta amatpersona no ASV, kam ir liela politiskā ietekme, ierodas Latvijā, un arī citās Austrumeiropas valstīs, tas nozīmē, ka ASV parāda, ka Latvijai ASV ir strateģiskais partners. Tiešām ļoti pozitīvi vērtēju, un Makkeina kungs tiksies valsts prezidentu un ar aizsardzības un ārlietu ministriem un arī ar mūsu bruņotajiem spēkiem. Tā kā tas ir skaidrs signāls, ka NATO un ASV tai skaitā palīdzēs, ja mums būs nepieciešams. Jūs pat netiekties ar Makkeina kungu? Man šodien jau sen bija paredzēta vizīte Rezeknē. Valdības sēdes. Šis nozīmīgs notikums tomēr, ne? Jā, bet arī darba diena ir izkārtota tā, ka vienkārši tik daudz tikšanos vienkārši nav iespējams sakārtot. Medijos izskanējis, ka pagājušo otrdienu valdība ir vienojusies pasūtīt pētījumu sabiedrības noskaņojumu izpētei. Vai valdība šobrīd uztrauc tas cilvēku īpatsvars, kuri tomēr atbalsta Krievijas politiku? Mēs gribam noskaidrot tiešām attieksmi pret to, kas notiek Ukrainā un Krievijā. Un mums ir jādomā, mums ir liels nepilsoņu īpatsvars, mums ir arī liels nepilsoņu skaits, kuri varētu iegūt pilsonību, bet neiegūst. Īsti nav skaidrs, kādu iemeslu dēļ šī pilsonība netiek prasīta, lai gan ir valodas zināšanas un visi citi kritēriji. Un tas, ko mēs arī daram, mēs paplašinājām Latvijas Rādio 4 raidīšanas diapazonu, lai cilvēkiem būtu
krievu valoda informācija no Latvijas medijiem. Vienkārši informācijas telpa, kas ir Latgales austrumu pusē, ir pietiekoši viennozīmīga. Un mums jādara viss, lai cilvēki saņem daudzpusīgu informāciju. Igaunijas kultūras ministre Urve Tīdus ir izteikusies, ka ir vērts izvērtēt arī ierosinājumu veidot Baltijā kopīgu kanālu krievu valodā, runājot par tieši televīziju. Krievvalodīgai auditorijai šis priekšlikums jūsu skatījumā ir nopietnas apspriešanas vērts? Jā, nu, šis priekšlikums, es jau to es biju informēta pirms kultūras ministres Igaunijas. Es pilnībā atbalstu šo priekšlikumu vienotu krievu valodā kanālus Baltijas valstīs. Un iespējams, tur arī runā, ka varētu arī Polijā būt šis vienots kanāls. Un es jau ar televīzijas lūdzu. Mēs gaidām šo tāmi un priekšlikumus mēs esam gatavi atbalstīt. Atbalstīt kā? Ar finansiālu atbalstu? Mēs esam gatavi izvērtēt, kas ir nepieciešams no valsts, lai atbalstītu, ja ir nepieciešams. Tāpat kā Latvija veic pētījums par noskaņojumu, tāpat arī Krievija veic aktīvu Latvijas austrumu pierobežā dzīvojošo iedzīvotāju noskaņojumu pētīšanu. Vai jūsuprāt ir bāžas vai satraukums par iespējamām provokācijām? Es uzskatu, ka situācija Latvijā ir stabila, un šobrīd es negribētu domāt, ka Latvijā ir augsne provokācijām. Protams, mums ir dažādi notikumi, kas šeit dažādi datumi, 9. maijs tuvojas, bet es domāju, ka cilvēki apzinās, cik bīstam ir sākt dažāda veida provokatīvas darbības. Marta beigās koalīcija atbalstīja priekšlikumu dot valdībai tiesību uz laiku apturēt termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu trešo valstu pilsoņiem, kur pērk visus šos nekustamos īpašumus Latvijā. Ko valdība šobrīd ir izdarījusi pēc šī lēmuma? Kad varēs runāt par to, ka tiešām arī ir ierobežot šo atļauju izsniegšanu? Kas notiek tagad? Tātad koalīcija uzdeva Tieslietu ministrijas sadarbībā ar iekšlietu un ekonomikas ministriem izstrādāt šo regulējumu. Tas bija pirms nedēļas. Mēs gaidām šo regulējumu un virzīsim tālāk uz Saeimu apstiprināšanai. Aizdevēji izteikušies, ka valstī jāveic paplašinātas reformas augstākās izglītības un zinātnes nozarē. Tad jūsu vadībā valdība spēs īstenot šīs prasības? Pirmkārt, aizdevēji arī informēja, ka Latvija, pilnīgi droši, ka Latvija aizdevumu atdos. Tas ir skaidrs. Un tad tika norādītas vairākas jomas, kur būtu nepieciešamas reformas. Un tā, kā jūs teicat, tā pirmkārt ir zinātnes izglītības joma. Un te ir runa par profesionālo izglītību, profesionālas izglītības vairāk sasaisti ar praksi un augstākās izglītības reformu arī zinātnē. Zinātnes sasaisti valdības dienas kārtībā. Jā, šis ir dienas kārtībā. Šīs valdības. Jā. Šīs valdības dienas kārtībā es pat esmu personīgi tikusies jau vairāk kārt ar zinātniekiem un ar tautsaimniekiem kopā. Un šobrīd, pie kā mēs strādājam, ir atrast kopēju izpratni par tālāku zinātnes attīstību kopā ar tautsaimniecības pārstāvjiem, ar Darba devēju konfederāciju un ar Tirdzniecības rūpniecības kameru. Tāpēc, ka reizēm šīs zinātnieku viedoklis un tautsaimnieku viedoklis atšķiras. Un mums ir vajadzīgs, lai šīs abas tiešām ļoti cienījamas grupas strādātu viena otru izprotot. Tātad šīs aizdevēja pieminētās reformas viennozīmīgi tiks veiktas un protams, veikts laicīgi. Rīcības plānā tas ir ierakstīts, bet tur bija arī vēl daži citi jautājumi, kas satrauc aizdevējus. Tā ir nevienlīdzība, kas ir starp dažādām grupām, Latvijas iedzīvotāju maksātnespējas likuma tālāk virzība. Un vēl daži jautājumi. Jūs pat esat arī runājis par mazu un efektīvu valsts pārvaldi. Un tad, kā valsts kancelēja, tajā pat laikā jūs pat esat secinājis, ka valsts pārvalde atkal tiek veidots jaunas štata vietas paralēli. Es esmu brīdinājis ministrus jau, ka tad, kad būs jaunās politikas iniciatīvas, mēs jaunām štata vietām naudu nedosim. Bet tiek veidots, cik var noprast tās štata vietas? Tie piedāvājumi šobrīd, tie piedāvājumi, kas tiek nest uz ministru kabinetu. Un kur paliks šie piedāvājumi? Tiks noraidīti?
Es domāju, ka pārsvarā tie tiks noraidīti, jo es personīgi uzskatu, ka ir nepieciešama tiešām maza un efektīva, jo mums šobrīd ir grūtības reizēm ar profesionālu lēmumu sagatavošanu. Tāpēc mums ir nepieciešams tiešām varbūt ne tik liels skaits, bet cilvēkiem jābūt profesionāļiem, kas varētu sagatavot profesionāls lēmumus, jo lēmumi Latvijai jāpieņem šobrīd ir ļoti būtiski, gan enerģētikas sektorā, gan citos sektoros, un ir nepieciešami vismaz atslēgas cilvēki katrā ministrijā, kas ir profesionāli, ļoti profesionāli. Mediju vēsta, ka vienotībā sākušies pirmsvēlēšana deputātu kandidātu sarakstos šī vietu sadalīšana. Vai jūs startēsiet Saeimas vēlēšanās? Jā, es startēšu Saeimas vēlēšanās. Vienotības sarakstā? Jā, protams. Jā. Iepriekš sacījāt, ka premjera amatu vairs negribēs ieņemt. Tagad joprojām tāpat domājat? Šobrīd es nevēlos komentēt. Skatīsimies, kas notiks vēlēšanās. Jūs šobrīd nepateicāt nē? Es arī nepateicu jā. Labi, sapratām. Paldies. Mēs turpinām 900 sekundes un sakām paldies Lendotai Straujmei. Viņa šorīt bija mūsu 900 sekundžu studijā. Un mēs turpinām agresīvi noskaņoti protestētāji naktī Kīvā pieprasījuši no varas iestādēm tūlītai rīcību Ukrainas austrumu reģiona aizsardzībai, norādījuši, ka pašreizējā vara nespēja risināt krīzi pārņemtajā valstī. Protestētāji pieprasījuši arī Ukrainas iekšlietu ministru Arseniju Avakovu un Ukrainas parlamenta spīkeru un prezidenta pienākumu izpildītāju Oleksandru Turčīnovu atkāpšanos. Milicijas darbiniekiem nemierniekus izdevies izkliedēt, taču jaunas protestu vilnis gaidāms jau šodien. Plašas protestētāju sadursmes aizvadītajā naktī piedzīvots arī Ukrainas pilsētā Mariupolē. Tur sadursmēs ievainoti 15 cilvēki. Tiek ziņots arī par to, ka Ukrainas austrumu pilsētai Slavjanskai tuvojas tanki un pašgājēji lielgabali. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar vēlu vakarā telefonu sarunā ar ASV prezidentu Baraku Obamu ir noraidījis Maskavai izteiktos pārmetumus par iejaukšanos Ukrainā. Tā paziņojas Kremlis. Atbildot uz Amerikas prezidenta bažām par Krievijas iejaukšanos Ukrainas dienvidu austrumos, Krievijas prezidents pārmetumus nosaucis par balstītiem uz nepamatotu informāciju. Tikmēr Eiropas Savienības ārlietu ministri vienojušies paplašināt to personu sarakstu, kam piemērojams sankcijas par saistību ar Ukrainas krīzi. Konkrētas personas, kas varētu tikt iekļauts šajā sarakstā, gan netiek atklātas. Ministri arī pieprasa, lai Krievija nekavējoties atsauc savus karavīrus no Ukrainas robežām un anulē Federācijas padomes mandātu spēku izmantošanai Ukrainā. Ārlietu ministru sanāksmē Briselē apstiprināts solījums piešķirt $1 miljārdu aizdevumu finanšu palīdzību Ukrainai, kā arī parakstīts plāns par muitas nodevu samazināšanu Ukrainas precēm. Air Baltica lidojumu lielpārdošana ir sākusies taviem vasaras un rudens ceļojumiem. Tikko kā pamanīju, ka Kristaps nav studijā. Jā, tas tāds neliels pārsteigums varētu būt, tāpēc, ka Kristaps ir pavisam kur citur. Mēs sakām labrīt, Kristap, kur šobrīd atrodies. Izskatās pēc pazīstams vietas. Jebkurā gadījumā skats bija diezgan amizants, jā? Jā. Mēs ieraudzījām divas meitenes stikla kubā, un mēs gaidām drusciņu, varbūt Kristapam parādīsies arī skaņa. Jā, bet izklausījās, ka tur kaut kas patiešām notiek. Jā, nu jau mēs dzirdam arī. Brīnums, paskatieties, kā tas notiek, rekur. Pa kastes apakšu tiek pasniegts Kails Artūrs Mednis un tur vēl citi varoņi, jā. Jā, un arī atslēgas, jā, lai mēs neaizbrauktu projām. Lūk, un meitenes veic 24 stundu performanci. Tad, meitenes, stāstiet lūdzu, kura bija tā, kura, tā teikt, nāca ar šo te ideju? Un kā bija uzreiz tā? Pirmais bija noteikti zvans vai tikšanās reize, un tad bija tā ideja, klausies, kā būtu, ja mēs iekāptu stikla kastē. Pastāstiet par to brīdi, kāds bija tās pirmās emocijas? Par to, kura pirmā.
Mēs tev varam pateikt tā, jā, tas bija Vēbers, kas bija pirmais. Mēs abas kopā, pie stikla kastes nonācām mēs abas kopā. Un tad, kad mēs mēģinām savilkt galus kopā un saprast, kura bija pirmā, mums tas neizdodas. Tā arī ir droši vien mūsu atbilde, mēs šķiet, ka tā piekrīt. Šoreiz tiešām tā bija. Tas notika teātrī, tā kā atceros. Tas bija teātrī. Okay. Jūs esat pavadījuši šo te nakti šeit, un Ainažos bija -4 grādi. Jums arī laikam ir bijis diezgan augsts, vai ne? Mums zvanīja cilvēki, teica, ka ir ap 0, un to varēja just, bija ļoti augsti. Mēs nosalām. Bet jūs izturējāt, vai ne? Jums bija pa nakti izklaide, vai ne? Un tā pastāstiet, kā pagāja nakts? Pēdušas teju, padzērušas, klā? Kā pagāja nakts? Labi. Mums bija cilvēki līdz pat 4:30 no rīta, tā kā no 5:30 līdz 6:30 aptuveni mēs pagulējām, un 6:30 jau atkal bija cilvēki. Agri jau rīta putni, rekur tagad cilvēki iet uz darbu, putni sāk dziedāt cik? 4:05 minūtēs precīzi sāk dziedāt putni. Jā, ok, jums tagad šī performance turpināsies līdz 10 vakarā. Jā, šodienas 10 vakarā. Droši vien kāds jautās, kāpēc, kā mērķa labā viss šis notiek? Tad stāstiet. Eksperiments vienkārši izdzīvot vai kā? Ko tu teici pēdējā? Eksperiments vienkārši uzdzīvot vai kā, viņš prasa. Eksperiments vienkārši uzdzīvot un vai kā? Sirsniņai, priekš sevis kaut kas, saprotiet, mēs visu laiku, mēs esam izpildītāji profesija, mēs visu laiku izpildam to, ko mums liek un no mums prasa. Un tagad mēs beidzot varam darīt tieši to, ko mēs gribam, tieši tā kā mēs gribam, nedaram, gribam, daram. Gribam runājam ar tevi, negribam nerunājam, bet mēs gribam. Labi, ka jūs gribat ar mani aprunāties. Pēc mēneša būs kaut kas vēl grandiozāks, jā? Pastāstiet īsumā par to vēl. Tas būs citādāks. Tā būs vēl viena performance. Jā, bet tā būs jau tāda, teiksim, vairāk definēta, vairāk kaut kādos rāmjos. Telpā, pirmkārt, tas nebūs pilsētā ārā, tas būs telpā, tas būs dizaina fabrikā un 14. maijā. 14. maijā, jā, un tas jau būs, teiksim, vairāk formā. Ja šeit mums ir, teiksim, tāda izplūdus un absolūta improvizācija, un, teiksim, mēs paši nezinām, ko no sevis sagaidīt, tad tur tomēr jau būs tie noteikumi daudz skaidrāk, un tur jau, teiksim, būs kaut kāds rezultāts, teiksim. Ok, tagad cilvēki ir modušies, viņi skatās, varbūt kāds vēl tikko mīkstā, jaukā savā gultiņā ietuntulējies, tagad tikko pamodies, ieslēdz televizors, skatās meitenes, visu nakti ir bijušas uz koka dēļ grīdas, ja? Kas ir tas, ko jūs ieteiktu, attiecīgi pēc šādas nakts, ja kāds vēl kaut ko līdzīgi gribētu mēģināt, vai ar varbūt kādā pārgājienā doties, kas ir jūsu iegūtā pieredze pēc šīs nakts? Obligāti jādzer siltu tēju vai kafiju vai ap divi, jo siltu dzēriens ļoti